Es kādreiz domāju, kā tas ir atskatīties sevī kaut kādā laika posmā uz atpakaļ. Pieņemsim, paskatīties, kāds bija, kad tev bija 18 gadi. Atskatīties tā momentu, ko tu domāji, kas bija aktuāls tajā momentā un kas bija svarīgs tavā dzīvē tajā brīdī un kāds bija tavs domas galvā. Šodien mēs visi kopā ieliksim laika mašīnā un aizceļosim uz 2018. gada 18. janvāri. Diena, kad man palika pilni 18 gadi, un es iefilmēju šo te video, kur es izpaužu savas emocijas un pārdomas par dzīvi. Es pats neesmu skatījies šo te video failu visus šos gadus, un es gribu kopā tevīm atskatīties uz šo te momentu pēc 8 gadiem. Te tiks runāts par tusiņiem, par hobijiem, pārdzīvojumiem un pat reliģiju. Varbūt jau mani iepriekš esi redzējis kādā citā YouTube kanālā. Nu tad tev šodien ir iespēja mani iepazīt tuvāk un redzēt, kāds es biju savos 18 gados un kāds es esmu tagad. Paņem sev kaut ko garšīgu un graužamu un nāc kopā ar manīm šajā piedzīvojumā. Es jau atceros, ka man bija šie 18 gadi, man likās, ka es esmu pieaudzis, esmu tā kā liels. Jo agrāk es biju pavisam maziņš, kaut kā 10-11 gadi, es skatījos 18 gadnieku, man likās, tas pieaudzis cilvēks. Šobrīd dzīvē, ka man ir 26, es varu pateikt to, ka 18 gadnieks ir pilnīgs bērns, tā kā joprojām, vismaz manās acīs. Nav tā, ka izteikti viņš ir bērns, bet tādā ziņā, ka es joprojām mācies vidusskolā, tev joprojām nav pieredze, kā tas izstrādāt kārtīgā darbā, pelnīt naudu, maksāt savus rēķinus un viss šīs pārējās lietas. Maziņš backgrounds šajā video. Tajā dzīves posmā es dzīvoju savu brāli, praktiski divatā visu laiku. Es biju noīrēts 3-stāvu dzīvoklis, kur mamma palika ļoti reti. Un iedomājies, man 18 gadi, brālim 23 gadi tajā laikā. Vistīrākā brīvība. Reāli mēs varējām rīkot ballītes, darīt, ko mēs gribam. Mums bija stilīgs dzīvoklis, un tāpēc es vēlos palūgt jūs un kopā atskatīties uz to, kāds bija 18 gados. Iefilmēšu savu reakciju un pakomentēšu līdzi. Tiešām neatceros, ko es tur safilmēju, tā kā tas būs riktīgi stilīgi. Tā kā mocam skatāmies. Es jau tajā laikā zināju, kā kadrēt, tā kā tas ir šoks. Jo es biju ļoti tāls no filmēšanas. Sveiki! Mans vārds ir Arturs Golmans un šodien ir 18. janvārs 2018. gads. Šodien ir mana dzimšanas diena, ka man paliek pilni 18 gadi. Tieši 10:00 no rīta. Un šī tā diena, no kuras savā dzīvē bišķiņ baidījos, jo es neesmu īsti gatavs tam. Lai gan 18 gadi vēl tāds nenopietns vecums, liekas, 19 ir tas, kurš tā kā riktīgi tev dzīvē paņem, tā kā iekiko. Tā nav 19. Labi, 19 gados tu pabeidz vidusskolu, tāda bija tā doma apakšā. Un tāpēc viņš tā kā ir tas vecums, kurā paigās pārmaiņas notiek, bet patiesībā tā atskatoties. Jā, notiek. Tajā brīdī es pārvācos uz Liepāju, lai mācītos Liepājas universitātē, bet joprojām tu esi tas pats jaunais zēns, kas tu biji visus šos gadus līdz 18 gadiem. Tie gadi, bet 18 tik un tā liels solis. Dīvains jū, ka tu tagad vari iet. Pieņemsim, ja vēlēs smēķēt zilām vai iet nopirkt alkoholu vai pat tādu. Ironiski, ka tajā vecumā es sāku smēķēt, kad sāku strādāt pa viesmīlu. Es nosmēķēju līdz 25, un 25 gados es atmetu, un tagad jau gandrīz kā gadu nesmēķēju. Nevajag smēķēt, baigā bedra, baigie izdevumi, dienas beigās, tas neko tev nedod dzīvē, tikai atņem. Dīvaini sajūta, riktīgi dīvaini, bet pirmā lieta, ko es izdarīju, aizgāju teikt, jau sauc pa Circle K. 12. naktī kopā brāli aizgājām nopirkt Monster enerģijas dzērienu, un pirmo reizi man paprasīja dokumentus manā dzīvē. Interesants sajūta. Arī pienākuši laika, ka par enerģijas dzērieniem vajag rādīt dokumentus. Kas pa sūdiem? Kas pa sūdiem, bet jā, bija tajā laikā vajadzēja rādīt dokumentus. Man liekas, ka man 16 vai 17 palika, es neatceros, bet tad bija, ka no 18 gadiem bija enerģijas dzērieni. Pirms tam, jebkurš bērns varēja nopirkt, vienalga, cik tev bija gadus, atceros, man bija 12, 13, mēs ar čomu pirkām enerģijas dzērienus, vienkārši dzīvojām kā lielie. Vairāk tā nevar. Un tagad cigaretes jau arī no 20 gadiem, kas tajā laikā bija no 18. Un šis video tiek filmēts, lai iemūžinātu momentu manā dzīvē, kā tas pašlaik izskatās 18 gados, mans prioritātes dzīvē, un pastāstīt bišķiņ par to, kā pagāja manī 17 gadi.
tāds jau, kad joprojām tas jaunības maksimālisms, arī 18 gados viņš ir. 17 gadu tāds riktīgi interesants vecums, viņš man riktīgi patīk. Viņš nekur nav pazīstams maksimālis. No, arī 18 gados nespielots, bet tādā ziņā, ka joprojām tu visu legal dari un viss tā. Patika 17 gadi, tagad pienākuši 18 gadi. 17 gadi tas tiešām apsveicams. Tā kā tie, kurš skatās viņiem 17, izbaudiet savu dzīvi. Tā kā 17 tas vecums, kad tu visi dari nelegāli, tā kā gan pīpē, gan dzer alkoholu, visi nelegāli, ko tu dari. Tā kā tur jau tā odziņa, tā kā tas ir nelegāli, tad ir lielāks prikols tā darīt. Protams, nevajag dzert, es neatbalstu mazgadīgu dzeršanu, bet tajā laikā es pats tāds dūzs biju. Pagaies valsts dzīvē. Pa 17 gadiem, ko es sadarīju, sagaidījies kopā viņus ar saviem draugiem, saviem tuvākajiem draugiem, kuriem attiecības saglabājušās, pa laimi visiem pozitīvas ar Genu, Tomu un Andru. Sagaidījām mans 17. Es neatceros, kā mēs sagaidījām kopā, bet acīm redzot, mēs streetā esam sagaidījuši. Un tajā laikā mēs šī trijotne braucām pa skateparku un visi braukājām BMX. Tad Tomiņu es tagad dzīvoju kopā, mēs Liepājā padzīvojām kopā, tad katrs savām draudzenēm un tagad atkal dzīvojām kopā, jo mēs abi esam izšķīrušies. Gan ir džeks, kas ārzemēs būvē siltumnīcas, Nīderlandē, Francijā, Zviedrijā, pa visu Eiropu ceļo un būvē siltumnīcas. Diemžēl ar viņu es esmu kopš tā laika saticis kādas, 2-3 reizes, bet, ir kaut kāds kontakts, bet ļoti vājš, bet, jebkurā gadījumā neesam sastrīdējušies vai kaut kāds dzīvo savu tā kā dzīvi. Un Andrīts ir tēvs. Viņš ir precējies, es fotografēju viņa kāzas. Viņš ir tēvs, viņam ir puika un meiteņa, kas man liekas tā, 8 gadi, un viņš ir tētis. Tā kā tik skaisti, es nevaru. Rītā svinēšu savus 18, un šodien mēs braucam ar brāli, mammu uz akvaparku. Interesanti. Sen neesmu bijis kopš kaut kādiem 10 gadiem. Savu vietu knapi atceros, tāpēc būs interesanti. Es biju kopš tagad 18 gadiem uz Līvu akvaparku, tā kā ir pagājis laiks. Varbūt kaut kad jāizbrauc, jāatzīmēs. 17 gados iepazinu ļoti daudz cilvēks. Ļoti daudz, un tas ir pozitīvi. Tagad jūtos vairāk sociāls, jo iepriekš bija tā kā noslēdzies sevī vairāk vai mazāk. Tikai tiem tuvākajiem man bija tas draugu loks ļoti mazs, un es ar viņiem arī tusējos, un es sapratu, man vairāk nevajag. Man tagad esmu iepazīstams vairāk cilvēks, pasaules šķiet interesantāk. Īstenībā paskatāties sakačājies, malacis prieks skatīties to Artūru 18 gados un normāli rokas nokačāts, vai ne? Joprojām kačājos, joprojām uzturu savu ķermeni. Tajā laikā bija 3. gads, kad es tā aktīvi gāju Sorzāli, BMX visu dzīvē. Es biju sportisks un par to antisociālismu. Realistiski tas tā arī bija. Ka man bija grūti komunicēt. Es atceros, brālis smējās, kad man pieskārās, vienmēr noraustījos. Nebija gatavs, ka kāds man pieskarsies vai ko. Es ļoti īpatnējs biju, bet visam jau sen pārkāpts cauri. Un interesanti dzirdēt, ka es te runāju par tām lietām, jo tagad jau, man liekas, tieši pretēji esmu super sociāls, gan internetu vidē, gan arī uz ielas, ja mani satiek, vai es nezinu, kaut kādā filmēšanā, vai kur es esmu. Man tagad tāds darbs, man ir jābūt sociālam, man jāstrādā cilvēkiem. Ļoti daudz sasniedz sporta veidos, gan BMX sporta veidā, gan arī svaru zālē. Prieks par to, un tā arī turpināšu. Tik pamēģināts daudz dažādas lietas. BMX-u joprojām braukāju, man joprojām BMX-iņš un svaru zāles arī, kā jau minēju. Piedzīvots mans pirmais festivāls 17 gados. Tas man patīk. Playgrounds. Tas ir riktīgs akšens dzīvē. Arī Playgrounds. Tik žēl, ka Playgrounda vairāk nav. Playgrounds bija tā tēma. Ko es sagaidu tagad no 18? No 18 gadiem. Pirmais, ko es sagaidu, bija tiesības. Šodien es noliku savu teorijas CSDD eksāmenu. Viena kļūda, ļoti stulba kļūda. Bet es biju ļoti sastrasojies un likās
likās, ka vienu brīdi, es nenolieku, ko tāds, kas tas būs, ne jau šoreiz iešu likt teoriju, smieklīgi. Nē, noliku pa laimi, noteikti pēc šī video noskatīšanās es vēl būšu sasniedzis tiesības un tā kā turēšu savu rokās un varbūt vairs tā man neliksies tik nozīmīga lieta, kā viņu man liekas tagad. Tiesības dabūju 25. janvārī 18. gadā. Tātad nedēļa pēc šī video man jau bija mans autovadītāja tiesības. 8 gadu stāžu uz tiesībām, jau es varu sevi dēvēt par tādu, kārtīgu autobraucēju. Esmu gan pazaudējis tiesības pa šiem gadiem. Uz pusgadu vienreiz man sanāca pāri pazaudēt. Izdomāju pilsētā pakosties ar bembi, kurš ar manīm īstenībā nekodās. Man bija čipots Mersis, un tad netraferētā policija pretējā joslā ieslēdz Mirgalks. Man tieši čoms sēž blakām. Viņš redz, ka es esmu uzspiedis sotaku, viņš man ar pirkstiem rāda un tieši ieslēdz Mirgalks. Mēs jau pasmējamies, Mirgalks ieslēdzās. Un tieši 5 metrus pirms 70 zīmes mani paņēma 104. Būtu tie 5 metri pāri, tad man nebūtu bijis tāds sods, bet mūžu dzīvo, mūžu mācies. Interesanti to visu atskatīties noteikti. Pēc šī video veikšanas visticamāk zvanīšu CDD un pieteikšos uz savu braukšanas eksāmenu. Noliku pirmo reizi. Divas braukšanas. Un tā jau tiesības rokā. Tā ir. Sajūta ir dīvaini. Kāpēc tā sajūta dīvaini bija patiesībām, jo es biju viens no tiem bērniem, kurš visu bērnību fantazēja pa mašīnām, kuram riktīgi patika mašīnas. Un es atceros, tā gaidīju tos 18, lai dabūtu tiesības. Tas bija tas, ko es tā gaidīju pa visiem tiem gadiem, pusauģu. Un nenormālākās emocijas. Man tā, ka es dabūju tiesības visur braukāju, biju gatavs visur braukt to mašīnu. Kāds attaisīja Passat B4? Tu paņem rociņu bišķi un aiziet loks. Ka jauns, ka tikko no salona būtu bijis. Protams, ka tu jau esi pieredzis pie tām visām lietām, tev jau vairāk nav tas entuziasms, kāds viņš bija, bet tajā laikā tu nost. 18 gadu to privileģijas tāds, kā iet uz bāriem, klubiem, viss šitas te. Protams, man nepaši viss šitas te kipiši, kas ir talants un 4 balts krekli, tā ir tāda huļas pīdziets. Bet pieņemsim tādu pasākumu, kur... Joprojām 4 baltu krekli Jelgavā tāda huļa. Viņi vairs neeksistē tagad ar ēzītes miglā. Tad man bija taisnība, reka. Satīns ar New Wave, kas ir 26. janvārī, uz kuras ļoti ceru, ka mēs aizbrauksim. Mēs arī aizbraucām, kur ir pāris bildes. Es tajā laikā nebiju uz tādiem bīstusiņiem. Un New Wave tajā laikā bija popin, viņi tikko nāca ārā, un es viņus diezgan ātri sāku klausīties, ka viņi jau underground bija. Es tā gaidīju to koncertu, un mēs jau aizbraucām toreiz to koncertu. Satīns uzstājās, un New Wave iesildīja, jo Satīns jau bija kaut kas lielāks. New Wave tik traki iesildīja, un Satīns bija riktīgākais sūds. Sorry, Satīni, ja kāds skatās brīnumainā kārtā no Satīna, bet New Wave tajā laikā respekt. Man tā patika tas muzoniņš, viņš bija labs, tā kā pestītais jaunais. Pestītais tā bija tā kā himna, reāli. Pestītais šķist bija tā kā himna. Sāc pārvarēt savu fobiju, kas ir no bērnības, kas ir peldēšana. Eju uz basēnu, peldu, tad jau jūtos bišķiņ komfortablāk ūdenī. Varbūt noskatoties šo video, pēc kaut kādiem laikiem jau mācēšu pilnībā peldēt, tu jau redzēs. Peldēt smāku, bet es nemāku turēties. Un... Es nemāku turēties tā kā dziļumā normāli. Es varu paturēties, bet man nav, ka es māku atslābināties, man tiešām vajadzētu šo patrenēt, bet es vienmēr kaut kā izvairos no peldēšanām, vai es arī papļunčājos, vai arī es jēju peldēt, es izpeldu, bet sāru vien peldu atpakaļ, lai man nebūtu jāstāv dziļā ūdenī. Viena no manām vājām pusēm. Kā es pašlaik vispār redzu savu nākotni, uz ko es tiekšos un tā. Vai šits man interesē? Vidusskolas pabeigšana būs Jelgavas valsts ģimnāzijā. Ideja ir tāda, vai nu uz Ventspilu braukt mācīties pa programmētāju, vai arī uz Liepāju pa video filmētāju un editotāju. Tā kā abas profesijas ir man tīkamas, tu jau redzēsi, kura būs tā liktenīgā. Un es aizbraucu uz Liepāju, jo es nejūtu, ka es būtu programmētājs. Es atceros 12. klasē paņēmu papildus priekšmetu programmēšanu, tas bija pie Arvīda Pranča. Viņš bija izcils skolotājs, ļoti foršs, bet man nepatika. Es sapratu, ka man nepatīk programmēt. Bija skola 2020, laikam tā saucās, Expo izstāde Ķīpsalā.
Tur bija stends no Liepājas universitātes, kur vēl bija meitene, kas mācījās kursu augstāk, Anastāsija, un es viņai toreiz uzdevu visus visādus jautājumus par Liepājas universitāti. Viņa mani iedrošināja, aizbrauc uz Liepāju mācīties un tiešām kļuvu par video filmētāju, montētāju. Tā ir mana maizīte tagad. Crazy. Runājot par citām lietām, kas tālāk pēc augstskolām, pēc visiem maniem plāniem ideja tāda, ka pārvācos tur, kur ir brālis, ja brālis ir aizvācies uz Nīderlandi, tad es pārvācos kopā ar viņu, jo vēlētos, lai arī skatītos, kādā es vecumā tālāk šo video. Es ļoti ceru, ka tu esi prom no Latvijas, jo Latvijā ir patīkami. Crazy. Ok, pirmais par brāli. Jā, brālis man vienmēr bijis super tuvs. Taču jā, viņš gribēja tajā laikā pārvākties prom, un es jau, protams, sekoju līdzi, ko mans brālis saka, to es gribu darīt bez mazai, un viņš gribēja tiešām uz Nīderlandi pārvākties, to gan neizdarīja beigās, un es biju gatavs saukt līdzi pie viņa, tā kā. Un tas, ka gribējām prom no Latvijas, jā, vienkārši gribējās redzēt pasauli, jo tāds, ja pastāst to background, tajā brīdī Artūrs ārpus Latvijas vēl nereiz nebija bijis. Bērnībā bija uz Zviedriju vienreiz aizbraucis ar prāmi kopā mammu. Un pavisam maz viņš redzējis Vāciju no augšu, nulle atmiņu par to, kā tā Vācija izskatījās. Un tāpēc ļoti, ļoti gribēju tikt prom un kaut ko redzēt. Dienas beigās man sanāca caur darbu tikt uz Turciju, aizbraukt ar 2 izkastēm, vai ne? Japānā būt, Austrijā būt, Zviedrijā, Norvēģijā, tā kā biju arī Igaunijā draugiem. Man sanāca piepildīt to sapni paceļot, un es joprojām, ja skatos tagad pēc vairākiem gadiem šo video, es ceru, ka tu esi šo sarakstu papildinājis un noteikti gribētu vēlreiz tikt uz Japānu, jo Japāna tas bija kaut kas riktīgi labs. Tā kā man tur tā patika, es tur tā jūtos savā ādā. Kaut kas pavisam cits pasauli. Tā kā dzīvošanai, jo te savu valodu, viss tas, un angļu valodu, bet visi iemācāms dzīvē un nebaidies riskēt un pārvācies un izbauda pasauli, mēs taču dzīvojam vienu dzīvi pie vēl. Tas ir tik ļoti tā kā cilvēki to neapjēc ikdienā, bet mums ir viena fucking dzīve. Cilvēki dzīvo it kā tas ir viss chill, bet tas nav chill. Mēs esam samierinājušies ar to, ka mēs kādu dienu nomirstam, kas par Bišķiņu rupšēt, bet ar emocijām. Man bija, ka es skolā sēdēju tajā laikā. Tu sēdi skolas solā un tev tāds skaties apkārt, tev liekas, ko mēs te daram? Mēs sēžam, klausamies kaut kādā učinē, kur tev tur māca matemātiku vai latviešu valodu vai ko. Tev pilnīgi ko sūdu tajā brīdī stāst un tev liekas, tā kā mēs dzīvojam vienu dzīvi un tagad iet tas laiks uz priekšu un mēs sēžam te un mēs neko nedaram. It īpaši vidusskola tajā laikā bija tāda, ka ļoti daudzos priekšmetos tu atkārto pamatskolas vielu, tā kā uz apla. Tu neko jaunu neiemācies, man liekas tāds papisiens, un mēs tā kā vienu dienu nomirsim, šis viss beigsies, šī visa dzīve apstāsies. Jā, bija tāda sajūta, tagad jau tu zini, tā dzīve iet, jā, viņa kādreiz beigsies, bet tu nedomā par tām beigām, tu vienkārši centies viņu maksimāli izbaudīt, kā jau visiem to vajadzēja darīt. Es sēžu, un es tā kā bišķiņ grūzos par to, ka man paliek 18, un pienāk pie maniem pasaka, ko tu grūzies vēl dzīvā gadu, tu tāds domā, huizi, jau 1/4 apmēram no manas dzīves nodzīvot, tas ir pīsti. Ot teikt, ka man 26, es čisto varu teikt, ka 1/4 no manas dzīves ir nodzīvot, un tas ir pīsģēts tiešām. Un tas tā, tā tas iekārtos neko darīt. Pastāstīt, kas pie vēl notiekies kosmos. Neviens nezina. Visu, ko mēs darām, mēs esam šajā pasaulē un dzīvojam šajā iekšējā ķipišā. Velti aizgāja mācīties mākslu, paigais filozofs. Jau sākotnēji bija. Tas ir pīsģēts un visi ar to samierinājušies. Un tā ir tā viena no aktuālajām tēmām mana brāla. Kā pie vēlna cilvēki šito samierinājās? Pie vēlna vesela galaksija apkārt ir infinity galaksijas apkārt. Mēs dzīvojam šīs zemes, mums tepat labi. Kā jau no vienas puses labi. Arī mūžīgi dzīvot, varbūt nebūtu tāpat labākā lieta. Un, ja ir tāda pēcnāvas dzīve, tu jau pavisam skaisti. Tā mūžīgā harmonija vai kā. Ticīgs. Vai es esmu, pašlaik skatos uz baznīcu. Pareizticīgo. Jā, tur, kur es dzīvoju, mums pa logu pretī tā kā bija baznīca. Tā gan bija
zilajiem torņiem, tā ir pareizticīgos un Krievu baznīca. Es biju aizmirsis, ka man tās domas darījās tajā laikā, tagad vispār tas nav aktuāli, un es nedomāju par to, kas kosmosā notiek, vai kas tagad tā dzīve, uz kaut ko citu vairāk tendēta, fokusēta, kā karjerā izaugt un tā tālāk. Tajā brīdī tāds jauns. Un tas, ko es pamanu, ka man kājas kodi visi ir riktīgi milzīgi. Labi, tās šaurās bikses, bet BMX, tajā laikā man bija dienā. Vienkārši dienām dzīvojos pa skateparku un tā kā elpošana. Es izvēlos palikt neitrāls bērnībā, es ticēju Dievam visam šim. Tā kā gribas ticēt, bet tajā pašā laikā cilvēki tādu fufelu groši, tie labāk ej pa budismu, kur tu atsakies no savām visām vēlmēm dzīvē un tu vari dzīvot priecīgu dzīvi, un tas man liekas liederīgāk nekā... Tā kā es nekomentēju šo daļu, es negribu, lai man dakšām nāk un saduru vai ne. Joprojām es esmu pagāns, es neesmu kristīts, es arī neteikšu, ka pēc šiem gadiem es ticu Dievam, nav tā, neju uz baznīcu, un tajā laikā es tā savādāk skatījos, tagad man vienkārši tas, katrs jau dara, ko viņš grib, ja tu jūti, ka tev vajag ticēt, tad tici, bet tā, ja tu jūti, tas nav tavs, dzīvot taču to dzīvi, kā tu viņu vēlies dzīvot. Kam man uzspies kādam? Vai es par to esmu sliktāks cilvēks? Es nezinu. Situācijas varbūt jā, bet katram ir savu izvēli. Gribas ticēt, bet, nezinu. True. Atgriežoties pie tā, ka paliek 18 gadu liela plāna, gan jau kāds skatoties būs tā, trāki, patīk. Ir bijuši jau salīdzinoši daudz pusiņu, ir salīdzinoši daudz, līdz šim ir bijis uz Rīgu, esam braukuši uz Piņķiem, esam dzēruši šeit pašajā mājā ar Riharda teātri, iepazinu daudz rēcīgs puļiks, tas ir labi, tas ir rītīgi labi, daudz akšanas bija. Tas arī rēcīgi šitie te snapi, kuru mēs jau dzērām pēdējo dienu, kad bija pieejami šitie te bāmšļi 2-litrīgie aliņi, vai ne, bāmslīci. Un es tajā laikā, es īstenībā maz dzēru, līdz 18 gadiem maz tusējos kaut kur, es braukāju BMX, ēdu saldumus un spēlēju videospēles, tas bija viss, kas man interesēja. Un tad šie pirmie tuseņi, tajā laikā paskatoties, cik aktuāli bija Artūram. Un, tā bija tāda, es saku, tajā brīdī mēs sākām dzīvot divatā brāli šajā dzīvoklī. Pie mums draugi nāca tusēt, jo viņiem bija tāds, ir tusiņu vieta Jelgavā, kur var mokt tusēt, vai ne? Un, crazy. Es tikai domāju, es 16 gadus zinu, ka es satiksmē svinēju kopā viņiem, bet 17 gados es neatceros, kā es nosvinēju, jo nebija kopā ar visiem. Katrs jau gāja savu ceļu, es nesvinēju. Tur bija tā lieta, 17 gados es nesvinēju. Tāds filozofs. Un arī viena no lietām ir atmiņa. Mēs aizmirstam lietas, mēs samierinamies ar to cilvēku, tik ļoti samierinājušies, ka viņi aizmirsuši kaut kāds pagātnes notikums. Vai tiešām jums dzīve neliekas tik excited, ka jūs varat tā mierīgi aizmirst notikumus? Es tā kā trenēju savu atmiņu, viņi nav no tām sodīgākajām. It īpaši mūsdienās ar visām tehnoloģijām, visu. Es esmu ļoti priecīgs, ka es esmu uzņēmis šo video, jo es neatcerētos tās emocijas, neatcerētos to vidi. Tā bija mana istaba, paskatieties. Man tagad ir LED gaismas apkārt istabā, tajā laikā es liku plauktos LED gaismas. Tā kā tā personalitāte, kas tur ir, datora detaļas, man datori patika. Un, te tādā ziņā viņš pagātnes Artūrs runā taisnību. Mēs aizmirstam daudz, mēs maz atceramies, tāpēc man vienmēr arī kaut kur fascinēja dokumentēt lietas, tāpēc esmu taisījis tādu video, piemēram. Šis nav vienīgais, viņi vēl, tā kā, ja interesē vēl tādu vidi, kad droši ierakst komentārā, ka man vajag vēl kādu uztaisīt, jo manī kurš 20. gadā runāja ar sevīm, tur 21. Kaut kādu laikus bija entuziastisks, un es tur visādas tēmas cilēju gaisā. Es neesmu skatījies, jo man ļoti ilgi bija grūti skatīties uz viņiem, bet tagad uz šo pieņemsim skatoties, man ir smaids līdz ausīm. Bet tik un tā lietas šeit tad aizmirstās, un nezinu, kā par to justies. Tas tā ir, nezinu joprojām. Esam pats liels solis dzīvē, ar vienu soli jau esmu savā lielajā dzīvē, tam nesūdi gatavs, nesūdu. Šajā gadā vēl
tik daudz, kas notiks, jo tik daudziem cilvēkiem paliek 18. Un būs labi. Būs traki. Artūrs, ja tu to skaties no nākotnes, lai arī kāds problēmas tev būtu, lai arī ar ko tu pašlaik saskaries dzīvē, ja galvenais ir nemīst. Viss ir labi. Neuztraucies, nebaidies arī riskēt dzīvē. Ja nopietnas lēmums, ko tu gribi pieņemt, un tagad skaties šo video, un tu domā 50, jā vai nē, noriskē un jā. Pasaka vienkārši jā. Nebaidies no sekām. Varbūt tieši dēļ šī teikuma, ko pagātnes Artūrs 18-gadnieks pateica, jūs arī tagad redzat šo te YouTube video. Vau, negaidīju no sevīm tādas vārdas. Pilnīgi acis gan arī sāks svīst, es nevaru. Es neesmu emocionāls cilvēks tādās. Pašlaik mans prioritātes dzīvē nav mainījušās. Man joprojām mans skaistais ritens. Ļoti skaists. Jāpārkrāso. Pārkrāsot. Īsnībā rekur kopš tā momenta, cik reiz tas ritens mainījis krāsu, tā kā 1, 2, 3. Es ļoti rūpējos par BMX, es viņu esmu datējis jau tik ilgi un joprojām. Es vairs nevaru ikdienā braukāt, viņi jārēķinās to, ja es nokritīšu un sastīšu savu roku vai salauzīšu kaut kādu kaulu, atstīšu galvu, es vairs nevarēšu strādāt, nopelnīt maizīti, tā kā man ir ļoti jādomā līdzi. No otrs arī tev ir darbs ikdienā. Tik cik es varu čomu aizbraukt skateparku reizi mēnesī, tik arī es varu, bet, es kaifoju. Un arī Rīgā dzīvojot, es ikdienā braukājos riteni maksimāli apkārt, labi, tagad ziema. Tā man patīk ļoti ar riteni pārvietoties apkārt, un man liekas BMX it īpaši pilsētā. Nav nekas labāks par to tādā ziņā. Tu vari visām apmalēm uzlikt virsū, nolikt no trepēm, kur vajag. Tu vari būt riktīgi ārs mobils, tik cik tev nav bremzes, vienmēr visiem jautājums, kā tu spēj braukt bez bremzēm. Vot tā, joprojām esmu šeit un ar veseliem kauliem. Tā ir ļoti liela vērtība manā dzīvē, no kā es nevaru atteikties. Un. Nekad nepārdošu. Ļoti patīkama lieta dzīvē. Tas liek man atbrīvoties no visa, kad es ar viņu braukāju. Tas man liek nedomāt ne par ko citu, kā tīri par riteni un par to sporta veidu, viss, kas saistīts ar to. Un cilvēki tajā visā ir forši un patīkami, tā kā tur es iedaros. Tā ir tāda sabiedrības daļa, kurā es iedaros. Jā, BMX tiešām tā bija, ka tā bija tikai man sirdslieta, bet tā visa komūna, kurā es pastāvēju, viņa bija tā kā ģimene. Un tiešām joprojām es redzu kādu no JTL, JTL lokāli, kādu pazīstamo vai kā citu ikseri, es vienmēr pasveicināšu un vienmēr būs tāda pozitīvā apmaiņa. Jo tajā laikā, kad es pats biju maziņš un es meklēju, ko es gribu nodarboties, es pamēģināju basketbolu, es pamēģināju vieglu atlētiku un pa lielam tas arī bija viss. Man nepatika šie sporta veidi, jo tur bija treneri un kāds tev vienmēr trenē un kaut ko māca darīt. Un man gribējās brīvam būt, pašam izpausties varbūt, tāpēc arī asdienas beigās mākslinieks, tur video filmētais vai ne. Es sāku vienkārši pa kluso braukt skateparku un pirmā diena, kad es aizbraucu skateparku, es tur pārsitu sev galvu, es pēc tam braucu ar asinīm mājās, visu asiņoju. Es jau atceros tajā dienā, mums skateparkam Jelgavā bija blakus ledus halla, tur bija sniegs, lielie džeki sameta sniegu, maisā, to maisa aizēja ciet un lika man kā augstumu klāt pie galvas. Un tajā laikā es atceros, bija tāds BMX braucējs Edgars Rudzīts, viņš stipri vecāks par mani bija, viņš jau bija lielais. Un viņš pateica, labāk būtu puisīt palicis smilšu kastē, un man Dievu, es braucu mājās ar asarām acīs, domāju, es tagad dzīvē nebraukšu BMX, nekad, ejiet, takši viss ir tīrs, es nevaru pēc tā kā, atkopties, bet mans sporta veids patika to, ka nebija treneri. Bija forši cilvēki apkārt un ar ļoti daudziem es uzturu kontakts arī mūsdienās. Un pateicoties BMX-am, es esmu tāds, kāds esmu. Un, kā teicu, tā ir tā lieta, kas man vienmēr dzīvē palīdzēja atbrīvoties. Labi, sveicieni Artur, tev 18 gados, lai tev viss izdodas, lai sapņi piepildās, dabon savu pirmo mašīnu, izbaudi dzīvi, lai viss veiksmīgi notiek. Kas lai to zina?
varbūt kādu dienu es atskatīšos šo video, sēdēšu miljonu kabatā, tas būtu ļoti patīkami, ja man būtu miljonas kabatā. Man liksies, cepurnos no šitāda es izaugu par to, lai kā arī būtu, viss noteikti tikai uz labo. Ar šo es arī noslēdzu savu video. Jā, bija jautri atskatīties sevi 8 gadus atpakaļ. Būtībā jau es esmu joprojām tas pats Arturs ar tām pašām ambīcijām iekarot pasauli un pierādīt sev, ka esi labākais tajā, ko tu dari. Protams, tagad vairāk saprotu, ko es vēlos un kur guldīt savu enerģiju, nekā to es zināju savos 18 gados. Plus pa šiem gadiem es esmu apdedzinājies arī ar visādām pieredzēm un vairāk saprotu, ko vajag darīt, kur vajag ieklausīties un no kā vajag izvairīties. Protams, man tikai 26, nu visi jau es nāsu sapratis un man ir vēl daudz ko mācīties. Ieraksti komentārā, vai tev patīk šāda tipa video. Man viņi ir vēl un es labprāt padalītos, ja tiešām šis interesē, jo mērķis nav tikai pašam skatīties un priecāties, bet gan iedvesmot kādu un parādīt, kādas kļūdas nevajag pieļaut dzīvē, kā piemēram ar smēķēšanu. Noteikti uzspied laiku un piesako šim te kanālam. Plānā ir daudz forša satura, un nākamajā sērijā mēs atgriezīsimies pie 2 brāļu biznesa projekta. Ja neesi redzējis iepriekšējo sēriju, rekur mūsu YouTube kanālā, tu to vari noskatīties jau tagad, un sērijas ir par to, ka mēs kustinam un bakstam mūsu 3D printeri un ģenerējam trakās biznesa idejas. Neaizmirstam piesakot, nospiest laiku un ierakstam kādu foršu komentāru. Visiem veselības, spēku un laimi, un tiekamies citos manos video. Čau!